Plašu rezonanci sabiedrībā izraisījis Latvijas Bankas prezidenta Eināra Repšes paziņojums par gatavību veidot jaunu partiju, ja viņam samaksās noteiktu summu, neoficiāli tiek minēts 1 miljons ASV dolāru. Tas pēc Repšes domām nodrošināt viņam materiālu, politisku un radošu neatkarību. Vairums panorāmas šodien aptaujāto cilvēku par to pauda neizpratni. Taču vispirms atkārtosim Repšes teikto vakardienas raidījumā Mūsu cilvēks. Pilnīgi noteikti partijai būs nepieciešami līdzekļi, daudz līdzekļu. Es nevaru šodien atļauties nevienu nopietnu cilvēku atraut no viņa profesionālās rīcības, atraut no viņa darba, lai aicinātu pilnu laiku strādāt iespējami jaunveidojamajā partijā, par to nesaņemot atbilstošu kompensāciju. Tātad, ja šīs naudas, šī atbalsta nebūs, tad jūs neiesiet. Tā nauda ir tas kritērijs, kas jums apliecinās to, ka jūs esat vajadzīgs. Šeit ir runa par to, vai mans darbs, tas, ko es varu piedāvāt, un šāda partija ir vajadzīgs sabiedrībai vai nav. Ja viņš nav vajadzīgs, tādā gadījumā paldies, piedodiet, esam kļūdījušies, varbūt pat jāatvainojas par kādiem asākiem vārdiem, ko esam teikuši saviem, teiksim, kolēģiem politikā, ja? Tad viss ir kārtībā, mēs katrs ejam, turpinām savu darbu, es dzīvoju mierīgi un nodarbojos ar citām lietām. Ja gadījumā šis darbs ir vajadzīgs, tad es un iespējams ļoti daudz citi būs gatavi viņu uzņemties, bet nav nekas apkaunojošs un nekas pārsteidzošs, ja par darbu mēs arī prasām nopietnu samaksu. Sekojot šai loģikai, būtībā jau rīt visi ārsti, visi skolotāji varētu pārtraukt strādāt un teikt, mēs prasam par savu darbu pietiekošu samaksu. Vai mūsu darbs ir kādam vajadzīgs vai nav? Un ziniet ko? Tad beidzot valdība patiešām nopietni būtu spiesta par to lietu padomāt. Es domāju, ka laikam ārsti un juristi, un, teiksim, ārsti un skolotāji nekad nebūs uz tik liela nepieklājības līmeņa, lai varētu pieprasīt kādam citam kaut ko izraut priekš sevis. Tas nav pareizi, nevar to salīdzināt vienkārši. Tas pavisam savādāk, kur viņš strādā un kur pārējie cilvēki strādā. Kas tad notiks Latvijā 2 miljoni iedzīvotāji un katrs nāks paprasīt 2000, kas vispār tad notiks? Un tās pilnījās muļķības, man liekas. Partijas neveido un jāveido drusku savādāk. Nevis ar akcentu uz finansēm, bet uz cilvēku attieksmi, uz cilvēku ticību konkrētai personai. Jābūt godprātam, ja cilvēks sapratīs, ka cilvēks ir godīgs un tiešām upurējās, un ja upurējās, tad noteikti pa viņu balsos bez naudas. Bet nauda šeit nenospēlēs nekā. Tas atgādināja tā, jūs man samaksājiet, es jums valsts sakārtošu aptuveni. Kaut kas tāds man likās, es nezinu, drusku nekaunīgs varbūt. Es domāju, ka Repšs ir viens no tiem cilvēkiem, kas tiešām varētu kaut ko darīt lietas labā, jo, manuprāt, viņa darbs ir pierādījis šo gadu garumā, kad, tas ir cilvēks, uz ko var paļauties. Vai jūs arī būtu gatavi ziedot kādu summiņu, kaut vai nelielu? Noteikti, jā. Tas ir normāls process, jo viņš ir atklāti pateicis, ka viņam to samaksu vajag, un viņš ir nosaucis cenu par savu darbu. Izskatās pēc normāla tirgus ekonomikas principa. Būtībā jau viņiem visiem samaksā kaut ko. Un viņš ir tikai atklāti pateicis, ka viņam vajag to samaksu. Tāpēc arī tas ir normāli, man liekas. Ja viņš grib, tad varbūt, lai viņš ņem kredītu vai kā, un tad pēc tam kaut kā atmaksā. Tā doma, ka viņš vispirms, lai viņam samaksā, un tad viņš strādās. Tā man nav pieņemama. Es arī nesaprotu cilvēks, kurš ir izpelnījies, praktiski vienmēr bijis kā pirmais politiķis. Es domāju, viņš prasiņš sevi grauj ar šo teikumu, ka viņš teica, ka vajag, lai viņam maksā, lai viņš varētu uz kaut ko atspērties.